Ar autosastrēgumiem, kas bija jūtami jau 100 km pirms notikuma vietas un milzu rindu vēl ap pusnakti tieši pie galvenajiem ieejas vārtiem, 6. gadu Salacgrīvā 25 000 mūzikas mīļotāju pulcē festivāls Pozitīvs. Tā dalībnieki un skatītāji atzīst, ka jūra, prieža mežs un miermīlīga atmosfēra šo kopā sanākšanu atšķir no daudziem citiem festivāliem, kas vasarā notiek vai katrā Eiropas valstī. No Salacgrīvas ziņo Aikīnsa. Vienīgais negatīvs ceļā uz Pozitīvus ir milzu sastrēgumi, kuros festivāla apmeklētāji nīka nevien pirms Salacgrīvas, bet jau izbraucot no Rīgas. Bet, kad telts uzcelta un izstāvēta rinda pēc ieejas aproces, viss aizmirstas. Ļoti pozitīvi. Nē, īstenībā tad, kad pirms mēs braucām, man teica, Krista, paēd, paņem līdzi to. Arī tu uztaisīs augsto zupu. Parasti esmu skatuves, bet pirmo gadu es esmu tā kā cilvēki, tā kā apmeklētājs un baudu festivālu no otras puses. Es pagājuši gadu nezināju, kas ir King Charles, un es viņu palaidu garām, un es šogad uzzināju. Un es tik ļoti pārdzīvoju, ka es viņu palaidu garām, un kad es uzzināju, ka viņš šogad arī būs, man bija ļoti liels prieks. Tieši tas pats, es viņam vēl blakus stāvēju, skatījos, un es tā domāju, kaut kāds latviešu mākslinieks vai kā, pēc tam es sapratu, ka... Tas, ko stāsta Aneta un Anna, ir tiesa. Šis ir ļoti demokrātisks festivāls. Tā dalībnieki ienirst pūlī un klausās citu grupu priekšnesumus, un ik viens var attapties, ka stāv blakus mūzikas zvaigznei. It feels very, very good. The vodka tastes well. Ir labi. Šņabis garšo, meitenes smukas, priežu meži arī. Esam te pirmo reizi. Nezinājām, ko gaidīt. Everyone seems to be very happy and... Viss izskatās laimīgi. Look like that. Make some noise! Redzat, ko es domāju? You see what I mean? Mūzikas mīļotāju vidū Pozitīvs jau tiek dēvēts par Latvijas Woodstocku, bet bija jāpaiet vairākiem gadiem, lai šī festivāla rīkošana vispār sāktu atmaksāties. Drusciņ tāds kosmopolītiskāks pasākums nekā Woodstock. Ja Woodstock jau bija tāds pavisam ļoti tāds grandžīgs un ļoti insideriem paredzēts pasākums, šis ir tāds tomēr lielajam vairumam ļoti atbilstošs un patīkams izklaides pasākums. Tad, kad tāpat vien atbrauc pačilot, tad vienmēr baigā brīvības sajūta. Tam es viennozīmīgi piekrītu, ka varbūt citās vietās neizdodas tik dabiski un viegli atraisīties kā te, jo te kaut kā tā atmosfēra ļoti tā draudzīga un forša. Un mēs ejam mājās naktī un dalām šampaniešu pudeli ar pilnīgiem svešiniekiem, jo visi vienā brīdī ir draugi. Man liekas, pirmais gads, kad festivāls pats par sevi bija pirmo reizi pa nulītēm, bija 3. gadā, bet, lai atpelnītos pirmā gada ieguldījums, pirmo 2, to jau mēs vēl varētu teikt, vēl ar vienu turpinām pelnīt, jo tas bija kaut kāds gandrīz 500 000 lati, kas tika ieguldīts, un, protams, priekš Latvijas un priekš tādu šovu biznesu, tās ir gigantisks naudas. Apmeklētāju magnēti, protams, ir grupas, kas Latvijas, Eiropas un pasaules līmenī jau ieguvušas savu vārdu. Šogad tāda bija Kīna, kuras dalībnieki gan nekādas intervijas nesniedz, un ieraugot pūļus pat atteicās doties uz fanu telti, kur parasti notiek kopīga fotografēšanās, un Damiens Rais, kurš vispār aizliedzis filmēt savu uzstāšanos. Pārējie gan piedalījās preses konferencēs un bildējās uz nebēdu, bet jau pēc brīža kāp uz skatuves. Lielām ovācijām skatītāji uzņēma arī pašmāju īļģus. Bet mazajās teltīs savas mūzikas atbalstītājus pulcēja alternatīvās mūzikas grupas. Pusnaktī, ejot laukā pa galvenajiem festivāla vārtiem, iekšā tik gribētāju rinda joprojām ir gara. Aikīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.